Mūsdienās daudz uzņēmumu attīst savu klientu servisu komunikāciju, vai ne? Klientiem kā ar to mežstrādes jomu, vai tur nav sēnē laika, un kā jūs komunicējat ar saviem klientiem? Tātad mūsu uzņēmumā tā komunikācija ar klientiem, manuprāt, ir ļoti, ļoti individuāla. Individuāli tādā ziņā, ka ir viens cilvēks, kas runā ar klientu no A līdz Z par visiem jautājumiem. To ar vienu cilvēku runā par aprēķiniem, to ar vienu cilvēku slēdz līgumu, to ar vienu cilvēku arī vienojies, un to arī ar vienu cilvēku, kuram tu nodod tā kā informāciju, viņš arī veicina un pārliecinās, ka izstrāda tieši to arī izdara, ko klients ir vēlējies. Man liekas, ka tā ir tāda ļoti, ļoti personīga un lieliska pieredze, ņemot vērā, tu taču pats saproti, kā ir reizēm, ka tu ar kaut kādu kompāniju komunicē, jebkādā sfērā un jebkādā jautājumā. Un tev ir 5 dažādi cilvēki, ar kuriem visu laiku ir jāatjauno saruna, ko tu teici ar to, kam tu teici šito. Un beigās tā kluso telefonu spēle reizēm var secināties ar to, ka gala rezultāts nav tas, ko tu gaidīji. Mūsu gadījumā tā nav. Mums ir viens cilvēks, ar ko runā no A līdz Z, un kas arī novada tavus darbus līdz galam tieši tāds, kāds tu viņus esi vēlējies redzēt mežā.